Hei, esi sveicināts, doktor Klauna viesistabā. Mans vārds ir Emīls Gats Liepiņš. Esmu šīs labdarības akcijas viens no vēstnešiem, un mēs atrodamies vietā, kur pulcējamies, lai noskaidrotu, kas ir tie cilvēki, kuri stāv aiz tiem, kas stāv aiz sarkanajiem deguniem, saprast, kā tas ir iejusties doktora Klauna kurpēs, un, protams, vairāk izprast to vīdi, to ekosistēmu ap doktoriem Klauniem. Un šajā reizē mums ciemos divi burvīgi cilvēki, divi doktori Klauni. Viens no viņiem, doktors Klauns, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē jau ar sirmumu matos, Ainārs Edzets, Latvijas lepnums un skolotājs bērniem ar īpašām vajadzībām. Sveiks! Sveiki! Un mākslinieks, gleznotāja, doktors Klauns ar pavisam svaigu pieredzi. Bez sirmuma? Bez sirmumu matos. Ruben. Sveiki! Sveiki. Sākam ķeramies klāt uzreiz ar tādu kāpšanu laivā un airēšanos lejpus vai augšpus Atmiņu upē. Kas bija tas sērkociņš pie pulvermuts jums pirms gada vai pirms tiem vairākiem gadiem? Kā jūs nolēmāt kļūt par doktoru Klaunu? Sāksi? Varu sākt, jā. Man vēl jāpadara laika. 10 gadu pagājuši gandrīz. Vienam tas jautājums vieglāk šeit. Man diezgan viegli atbildēt. Es pavisam skaidri atceros, kā tas sākās. Biju ar meitiņu slimnīcā, gaidot savu otru bērniņu tajā brīdī. Un, kad viss likās tik grūti un drausmīgs nogurums, pie mums ienāca doktori Klauni. Un vienkārši vienā mirklī pārvērtās viss, un meitiņa atžirga, un man pašai tā bija tāda, pilnīgs kaut kāds brīnums, jo es pirms tam nebiju dzirdējusi par doktoriem Klauniem. Un tad jau, ka viss bija labi, un puika bija piedzimis, es staigāju ar ratiem, noklausījos podkastus par doktoriem Klauniem, izlasīju grāmatu, un tad ieraudzīju, ka ir pieteikšanās. Sākumā domāju, nē, tas nav man, es nepieteikšos, man taču nepaņems noteikti. Bet beigās pēdējā dienā pieteicos, izturēju tās 4 atlases kārtas, un te nu es esmu. Tā personīgā pieredze. Es vienkārši redzēju, cik daudz tas dod, un gribējās arī būt noderīgai tajā vietā, kuras patiešām redzu vērtību. Cik svarīgi tas ir vecākiem bērniem tādā grūtā brīdī. Zinot to, ka doktori Klauni ikdienas turpina savu misiju Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, zinot to, ka grāmatiņa ir nopērkama un zinot to, ka podkāsti turpina tapt, es ļoti ceru, ka šādi stāsti tikai augš un kuplos. Jā, kā ar tevi? Man īstenībā, tā kā minējām par to skolu, man tas sākumā bija sasaistīts ar skolu, cik es atceros. Man bija tā, ka man vienam skolēnam vajadzēja bieži vien improvizēt, lai vispār viņš kaut kādas lietas darītu. Piemēram, dotos mājās. Tad es bieži vien tur tēlā ugunsdzēsēju. Es biju tāds improvizators, jo tomēr ļoti jau doktori Klauni ar improvizāciju kaut kādā teātra mākslā sasaistīti. Lūk, un tad man tā lieta bija jādara. Un man paralēli kolēģi, tu uzvedies tā kā tāds klauns. Un kaut kādā veidā mistiski sakrita tas, ka es redzēju arī, tu teici sludinājumu. Un man kaut kāds uzrunāja, jo es kaut ko gribēju tā kā. Tagad es pabeidzu arī augstskolu, tagad es gribu iesādēties augstskolā, man bija divi mērķi, vai es iešu par sporta skolotāju, vai es gribēju kļūt par aktieru. Un šī arī lieta kaut kādā ziņā sakrita, un man liekas, tas ir kaut kas ļoti interesants, jo es arī daudz ko par doktoriem Klauniem nezināju. Un es domāju, es arī gribu kaut ko darīt jēgpilnu, kaut ko pievienot to vērtību, un tas šīs lietas visas man sakrita, un es aizgāju, redzēju sludinājumu, aizgāju uz atlasu, un esmu jau šeit jau ilgāku laiku. Jūs tam liekat izklausīties tik vienkārši, kā tikai lēmums, un tad jau tas viss notiek. Un tas, ko, manuprāt, arī tāds aizspriedums varbūt vai kā nesaprašana, kas mēdz klejot apkārt par šo darbiņu, tas nav jau tā, ka izdomāju, kļūšu, uzlikšu sarkano degunu un viss notiks. Tu pieminēji tās 4 atlases kārtas, un tas ir tikai sākums. Tad ir vēl tā, cik ilgā apmācība. Jā, tieši gribēju par to arī pateikt, kad es visbiežāk sastopos ar to, ka cilvēki saka,
Es nezināju, ka ir tik nopietnas apmācības. Es dalījos ar to procesu, un principā tie bija 9 mēneši, gandrīz katras otrās brīvdienas pa 16 stundām. Un tas ir liels pārsteigums, jā, ka tas nav tā, ka tu tur drusku aizēji, iemācies bumbiņas mētāt un vari startēt. Tā tomēr tiešām ir ļoti nopietna apmācība pirms tam. Bet, kā atrast laiku tam? Jo jūs abi esat ģimenes cilvēki, jūs abi esat cilvēki ar darbiem un arī ar gan tādiem darbiem, kas prasa gan stresu noturību, gan droši vien arī vēlmi ārpus tā darba nedaudz pavējot bērniņus, bet jūs ļautat savu brīvo laiku novirzat vēl šim. Nu, īstenībā, tad, kad es pieteicos, tad es īsti nezināju, kā es to varēšu realizēt un kā es tam atradīšu laiku, bet paldies mammai, kura uz šo te mācību periodu pieskatīja mazos, un kaut kā viss salikās. Es ticu tomēr tam, ka, ja tev ir lēmts un ja tu to gribi, tad, kaut kā tās lietas saliekās, un tas ir iespējams. Lietas notiek tā, kā notiek dzīvē, un protams, man jāsaka liels paldies manai sievai, kur man atbalsta šajā jautājumā. Ja tu visu plāno un saplāno, tu zini, ka tas tev ir pirmkārt arī pašam vajadzīgs, jo mēs uzskatām, man ir kā terapija, un kad ir redzēt šo visu pievienoto vērtību, kāpēc to dari, un kam tu vispār izēji tam visam cauri, un tu redzi to iekšējo visu vidi, kas notiek slimnīcā, un ka tava klātesamība ir tik vērtīga, un tāda pievienotā vērtība, un ka, tu vari tik atbalstoši būt tajā procesā visā, jo es nevienam nenovēlu nokļūt slimnīcā ar bērnu. Es pats esmu bijis ar bērnu slimnīcā. Es zinu, kā tad ir sajūta. Bet no klauna puses pilnīgi kaut kas cits. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Līdz tiem pieredzes stāstiem un tai sajūtai, to vēl kas to pavada, vēl nonāksim. Izējam apmācības, atlases kārtas. Iegūstam to certifikātu, augstīt to tā. Varam tā kā doties, bet pirms došanās vajadzētu vārdu. Pitch un bubeni. Kā jūs norācāt, ka tas, un plus vēl viena lieta vārds, vēl ir arī tas jūsu amplua, kā jūs izvēlēties savu unikālo klaunu tēlu un vārdu. Man kaut kā tas tā loģiski atnāca. Vismaz tas tāds ļoti smieklīgs. Man sievas māsai sauc kaķu Pitch. Un es tajā laikā kaut kā vēl nevarēju atrast to savu vārdu, savu klaunam, un man kaut kā tas Pitch iepatikās, un līdz šai dienai viņš ir pie manis, un es jūtos ar to vārdu ļoti labi. Un tā man kaut kā tas mans otrais vārds, ja man ir Ainārs, tad Dr. Pitch, un kaut kā piederās arī manī tādai, tāds varbūt elastīgs, tāds priecīgs, ar mūzikas sirdī, tāds pičīgs tāds, ja? Pičīgs, jā. To kā tā. Man sākumā atnāca tēls. Tā kā es esmu ar mākslu saistīta, tad man ļoti patīk tas process likt kopā, tur krāsas, tekstūras, un tas bija pirmais. Un ar to vārdu īstenībā bija tā, ka es tajā brīdī, kad jau vajadzēja, tad man viņš vēl nebija atnācis, un tā kā man ir uzvārds Rubene, es domāju, Bubeni, Dr. Bubeni. Bet kā mums te podkāstā notikās, kad bija ierakstīts Dr. Bubeni, un vispār es domāju, ka es varētu mainīt šo identitāti. Vai pieņem vēl otro vārdu? Jā, otro. Bubeni. Tas jau varētu pirms ieiešanas spēlētā, un doktori savu smieklu devu. Ok, tātad. Apmācības ir, vārds ir, tērps ir. Pirmā diena, pirmā reize laukumā. Atkal varbūt kaut kas, ko tev atcerēties vieglāk, varbūt ar tur jāpaērējās nedaudz tālāk prāta nostūros. Atkal izklausās no malas droši vien, ka skaisti, saulaini, gribu palīdzēt bērniem, iešu palīdzēt bērniem, nesīšu smaida telpā. Bet jebkurš ir bijis pats bērnu slimnīcā, vai pats kā bērns, vai ar saviem bērniem, saprot, ka tā noskaņa tur nav tāda. Tad diezgan ir jāšķeļ tas smagums. Es tagad uz sitienu tieši pirmo reizi nevaru atcerēties. Man prātā ir palikusi pirmā reize, kad mēs gājām kopā ar mentoru. Un tad tās pirmās reizes, ko es atceros, protams, viņas bija ļoti, ļoti satraucošas, jo viss ir nezināms, un pēkšņi tu esi nevis savu
kolēģu, klaunu lokā un mācību telpās, bet tu esi reālā slimnīcā, tur ir reāli bērni, vecāki. Un jau tā pirmā reize iet pa tām durvīm ārā un bija satraucoši, bet tāpēc mums ir šī partnerība, mēs ejam divatā. Un sākumā es gāju ar pieredzējušiem klauniem, lai tā kā justos drošāk, lai varētu pamācīties vai paļauties vairāk tajā brīdī, ja es kaut ko, piemēram, nezinu, kā reaģēt. Bet kaut kā laikam mums tās apmācības bija tik ilgas un tik intensīvas, ka diezgan ātri, manuprāt, es iekļāvos tajā vidē un tad jau tagad tās maiņas liekas viena uz otras, kas jau vairs neatceros tās pašas pirmās maiņas, jo tie iespaidi ir tik intensīvi un tie stāsti tik daudz, ka jau pašu pirmo maiņu es vairs neatceros. Atceries, ja pārstāv? Es diezgan labi atceros. Jā. Nu, tas tā kā Ieva arī teica, bija milzīgs bailes, tāds satraukums, un es atceros, iegāju nodaļā, un mums arī bija mentors no ārzemēm, un, protams, arī partneris ar pieredzi, bet man kaut kā psiholoģiski bija ļoti grūti, jo es gāju pa to, ir nodaļa, gaitenis pa labi, gaitenis pa kreisi, un tu vienkārši ej kopā darbojies, un tu vienkārši pietur tāds stikls, tu vienkārši paskaties, ok, ejam tālāk, un tu vienkārši saproti, tas, ka tu visu tam mācību procesam izgājis cauri, visa teorija, praktiskās darbošanās, bet ka tu nonāci reālā vidē. Un tad man bija tāds, es paldies Dievam, ka man izdevās tā, es gribu teikt tā, ar nāzi nogriezt, vienkārši šīs lietas vairs, tu vienkārši sevi netur iekšā, tu centies tā kā neanalizēt tieši tajā procesu un dari savu darbu, un man paldies Dievam, tas izdevās. Un tas tiešām, tam tiku pāris, vienkārši baudīju to procesu, joprojām baudīju šai baltai dienai, Bet tas nebija viegli. Tas tiešām man nebija psiholoģiski, man sākumā nebija viegli. Mēs toreiz arī to pārnājām visu. Es sapratu, ka tas ir darbs ar mani. Kad pašam jātiek galā. Bet tad tu vienkārši mācies, viss tik forši. Bet tad, kad tu nonāc ēlā vidē, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet jau tas caur šiem gadiem, labi skaidrs, ka tas vairs nav salīdzināms ar pirmajām reizēm vai pirmajām nedēļām, pirmajiem mēnešiem. Bet kā šobrīd tagad pēc šīm savām maiņām, tas ir jau kļuvis pašsaprotami, ja tas nekad nekļūst. Ir lietas, kas ir pašsaprotami, bet, protams, mums ir pēc tam, mums ir tāda kā supervīzija, mēs pēc tam beidzam mūsu izgājienu, tad mēs pārnējam šīs lietas, bet man kaut kā, paldies Dievam, tā kā es mīlēju, bet tas ir pašsaprotams, cenšos neanalizēt, kas ar to konkrētā situācija noticis. Es cenšos vienkārši darīt savu labāko darbu. Man pavada mūzika. Es esmu ļoti priecīgs, ka man kolēģis iedvesmoja spēlēt ģitāru. Tā ir dod tādu pilnīgi citu vieglumu. Un, es kopā ar savu kolēģi un mēs esam klātsoši un dodam to vieglumu, to rotļīgumu, to spēli. Jā. Tā kā man ir izdevies ar to tikt galā un es tiešām baudu procesu. Izskanēja tas pārnieku moments. Viena lieta skaidrs, ka tas tāds mentora posms, etaps, kurā viens ir pieredzējis, otrs mazāk pieredzējis. Tad viens pavēlk otru uz augšu vai pastatē, kur nepieciešams iedot pārliecību. Bet arī pieredzējuši doktori klauni neiet uz palātām vien paši. Šis laiks notiek pāros. Kāpēc tā? Tādēļ, ka divatā pirmkārt ir vieglāk to spēli izveidot. Un tieši tā partnerība, tieši tajos brīžos ir kaut kādi grūti momenti, tad tev ir tas partners, tev ir uz ko pabalstīties. Jā. Tā kā jau arī teicu, tas ir, manuprāt, ļoti būtiski, jo tās situācijas ir dažādas. Nevar arī katrā situācijā tu būtu viens pats, un tu tev tikt ar visu galā. Tā kā kādiem varbūt kaut kas neizdodas, vai kāda situācija pilnīgi citādāk, ka otrs partners tā labā nozīmē tev tā kā palīdz un atbalsta. Un mēs ejam kopā, mēs arī, tāda atkāpšanās ceļā, kaut kādās jā. Un arī, piemēram, bērniem, īpaši maziem bērniem, tu nevar uzreiz tuvoties strauji. Un, ja ir tāds ļoti noslēgts bērns, tad vienkārši mēs spēlējamies savā starpā un ļaujam viņam vērot. Tad viņam rodas interese un viņš grib arī iesaistīties. Un tad vienam būtu ļoti grūti ar sevi spēlēties. Un šis te moments, manuprāt, partnerība vispār ir pats svarīgākais šajā darbā. Daudz izskan vārds spēle no jūsu puses. Un jebkurš, kurš ir lasījis jau doktora Klauna grāmatu, atpazīst šo vārdu, un ja kurš vēl nav lasījis, bet grasās to darīt, un silti iesaku to darīt.
atpazīst to, ka tas diezgan daudz ir parādās, jo šīs miedarbības ar bērniem, jūs saucat par spēlēm, tas ir tas termins, kas tiek izmantots. Kāpēc tieši šis termins ir nav jau tā, ka burtiski jūs tur ieiet ar rotaļu mašīnītēm un spēlējaties? Gadās. Es kaut kas gadās, jā. Ja grāmatā ļoti feini ir aprakstīts, un tur daudz ko var aizgūt arī krietni ikdienišķākās savās miedarbībās, mājās, drošos, veselības piepildītos apstākļos, bet tad joprojām tas spēles moments ir paskatīt vairāk to. Jo spēle, manuprāt, ļauj ļoti labi pārslēgties. Un, piemēram, man vieglāk būs pastāstīt, mums bija vienā no pēdējām maiņām gadījums, kad celtnieki, kuri arī ar mums jau notiek liela remonta bērnu slimnīcā, viņi arī vienmēr gandrīz ar mums miedarbojās. Un vienkārši celtnieks pamet šo te izolentas rulli, viņš saka, uzspēlējam hokeju. Un tajā brīdī tur ir vēl 3 bērni, kas sēž pie kabinetiem un gaida. Un mēs sākam ar to celtnieku spēlēt. Viens bērns pievienojās, mēs iesaistam otru bērnu, un tad ir tāda ļoti kautrīga meitenīte. Viņi arī ar interesi skatās, un tad viņi ceļās kājās un arī iesaistās. Un, respektīvi, visiem tad noteikti gan tiem celtniekiem ir mazs atslodzes brīdīts, un šādi te vienkārši ne no kurienes rodās brīnišķīga spēle, kas visus iesaist, un tad jau tālāk mēs to attīstam savā klaunu manierē, bet manuprāt, brīnišķīgs piemērs, kā spēle var pārslēgt no šīs slimnīcas vidas. Mēs pēkšņi esam hokeja laukumā, mums ir komandas, mēs mēģinām iesist vārtos. Un bērni vairs nedomā par to, ka viņi satraucās, ka viņiem tūlīt būs kāda procedūra vai pārbauda. Viņi ir iekšā spēlē uz to brīdi. Reizē tur pašā grāmatā atklāt saucos uz to. Ceru, ka tagad tā visi ņems un lasīs. Bet tas spēles šajā gadījumā ļoti uzskatām. Skaidrs, ka hokejs ir spēle, bet tas aprakstītās situācijas vairākas ir tādas, kas tā kā šķietam iet garām pēc spēles situācijas, varbūt, ka neizklausītos, bet reizē, jūs tā miedarbību pārveidojat un saskatāt kaut kādus psiholoģiskos aspektus, nolasat, kas arī ietilpst tajā pusē, ko daudz neredz vai nezina par doktoriem klauniem, cik ļoti mums jāsaprot, kā pieiet šiem dažādajiem noskaņām, dažādajiem vecumiem un tieši tieksmēm. Kā jums pašiem ir, kur ir mīļākie stāsti, kuras mīļākās spēles, kas ir sanākušas, vai kādas atmiņas siltas, bet varbūt ir kāds cits stāsts, kas, lai kā gribētos, bet tomēr nāk līdz rīt pa kabatā. Es varu padalīties ar vienu stāstu, tas tāds īpašs, kas man tiešām palīdz atmiņā, jo es atceros vienu meiteni, kurai ir onkoloģija, viņai ir metastāzes, un es atceros, ka mēs tur sadarbojamies ar ārstiem, un tur ir tā, ka bērniem ir tik smagi, ka viss sāp, un dod to morfīnu, un tad tu saproti, cik augstas sāpes liekas, un tu ar savu partneri var uzbūrt pilnīgi citu pasauli, un ka tu vari spēt tam bērnam darīt visu, lai viņš varētu pasmēdīt, ka viņš var spēt celties kājās, viņš noticis kaut kādam stāstam, un ka tu pilnīgi pēc tās mājas, ka es to visu procesu izdarījis un iepriecinājis un mainījis vispār to vidi, un kad doktori paši saprot, ka wow, tas reāli strādā, ka pat ja morfīns nestrādā vairāk, tad šī doktora klauna klātsamība dod to pilnību vieglumu, un tas bērns pilnīgi izmainās, un tas bija tāds wow, kas man ir ļoti, ļoti palicis atmiņā, un es atceros to laiku, mēs beidzot, mēs viņš atnācām, apsēdāmies, mēs teicām, kas tas bija? Brīdis, kas liek pašiem noticēt savam burvispējai. Jā, ka tiešām tā ir tā klātsamība, tas vieglums, tas cilvēkam, ko mēs spējam dot un mainīt šīs situācijas. Un, tas humors un tas vieglums un tie smiekli un rotaļīgums. Un droši vien tie mirkļi, kas visiem tam stundām, kas ir ielikts atlases procesā. Un tas vecāks arī blakus, kas bija vienkārši viņai asars acīs ir, jā. Jā, šeit laikam arī varētu pievienoties arī
Tieši kā man arī norezonēja tos vecāku sajūtas, mēs jau gājām prom pēc mājas, un viena mamma vēlējās aiziet pēc ēdiena. Viņa saka, tur galējā istabā ir mazs puisītis ar autismu, viņš nerunā, bet varbūt jūs varat pamēģināt, un mēs aizējām. Un tieši tas bija gadījums, kad mēs tā kā sākām spēlēt savā starpā, un viņš tikai vēroja, un arī tā ierāvies stūrī, kādus 7 gadus vecs, un pamazām es redzu, ka viņam tā spēle ieinteresē, un tad ļoti uzmanīgi mēs tā kā piedāvājam arī viņam. Mēs piepūtām tur balonu no cimda un tur apzīmējām, un tad mēs tur tā kā sākām viņu svaidīt, un vēl visādus spēles elementus pievienojām, un viņš arvien vairāk un vairāk iesaistās, un viņš jau sāk smaidīt, un vienā brīdī jau, kad mūsu kustības paliek visam tur neveiklas, un viņš sāk smieties. Un viņš turpina smieties, un mēs diezgan ilgi spēlējam, un vienā brīdī es dzirdu aiz muguras viņa mammas balsi, tu smejies. Un arī ar asarām acīs, un vienkārši man pilnīgi pašai kamulis sakāpa kaklā, saprotot to viņas prieku, ka tas bērns smējās, tā nav kaut kāda ikdienas parādība, kas bieži notiek. Un ka viņš ir laimīgs tajā brīdī. Viņš saka, paldies jums, jūs tik ilgi bijāt ar viņu, un mēs palikām vēl, mēs iesaistījām arī mammu tajā spēlē, un viņam bija grūtības arī ar ēšanu, viņš tā kā atteicās, un mēs ar to ēdienu sākām spēlēties, un viņš izrādīja interesi par to ēdienu, un arī tajā brīdī mēs vienkārši sapratām, ka viņš atvēra to ēdienu, un tā kā arī interesi jau grasās viņu ēst, ka mūsu darbiņš tur ir padarīts, un tiešām var redzēt to pienesumu tajās 15-20 minūtēs, kā viss ir izmainījies un cik daudz tas ir devis gan tam bērnam, gan mammai, gan mums pašiem. Mums sanāk ieskatīties pēc tam jau izkāpjot no doktora Klauna tērpiem vai parunājoties ar ārstniecības personālu, kas notiek pēc tam, jo izklausās ārkārtīgi forši un sirds silti un tiešām iedvesmojoši, aizkustinoši emocionāli. Bet tas ir tās 15 minūtes. Jūs aiziet, bet bērns ar vecākiem tur paliek. Vai tas efekts noturas, vai tas ir tāds mirkļa prieks, kas pēc tam varbūt kam sako vēl tāds lielāks grūtums? Ir bijušas reizes, parasti gan mēs tur esam, tad mēs dodamies tālāk uz nākamo palātu, bet ir bijušas reizes, ka bērni nāk līdzi. Vai, piemēram, ja mums sanāk atgriezties, mēs redzam, ka viņi turpina to mūsu iesākto spēli ar vecākiem. Parasti tas turpinās. Es atceros, bija viena reize ar ģimeni, ka mēs arī tur tādu riktīgi jāstru spēli iesākām, un mēs aizgājām, un visi viņi 4 turpināja to spēli jau, kad mēs nācām atpakaļ tā kā no mājas. Ka es domāju, ka tas... Pametat bumbu un ļaujiet, lai turpinās spēli. Okay. Kā vispār... vecāki un medicīnas personāls raugās klauna virzienā, jo es laikam esmu tāda paudze pa vidu, tie, kas šobrīd ir bērni, tiem varbūt, ka pret klauniem nav tādas konkrētas sajūtas vai aizspriedumi, bet savukārt vecāku un ārstu paudzē šur tur, iespējams, ka no viņu jaunības laikiem klauns varbūt, ka nesaistās ar to. Diemžēl pašu smieklīgāko vai tādu gaidītāko tēlu. Kā jums ar to? Laikam es domāju, ka mans un Ainārs stāsts varētu atšķirties, jo Ainārs sāka 10 gadus atpakaļ, kad par klauniem vēl tik daudz nezināja. Es neesmu saskārusies ar kaut kādu negatīvu pieredzi. Reizēm, protams, ir, ka medpersonāls varbūt tur ir sliktākā omā un kaut ko tā striktāk pasaka, bet pārsvarā es pat esmu pārsteigta, cik ļoti medpersonāls sadarbojās, un tie arī ir svēti brīži, kad doktors vai māsiņa pasaka paldies, piemēram, procedūrā, ka bērns raud, un ka mēs tur 30 minūtes visādi tur izpildamies, lai novērstu viņu uzmanību, un mums tas izdodās, un māsiņa var veikt šo savu darbu. Tad, es esmu saskārusies tikai ar ļoti, ļoti foršu attieksmi. Bieži vien viņi pat arī ir priecīgi piedalīties tajā spēlē un pat arī pamet ideju kādu. Un ir bijis gadījums, ka mēs tur darbojamies un doktors nāk un saka, beidziet mums traucēt. Viņš saka, piedodiet, jā, protams, jūs jau savu darbu esat padarījuši. Man ir tikai pozitīva pieredze. Protams, ar vecākiem reizēm ir tā, ka mamma skatās, nenākiet.
Bet, ja es redzu, ka bērns tomēr ir ieinteresēts un ka viņš grib, tad mēs neejam iekšā, bet caur logu šo spēli turpinam. Un beigās jau tā mamma redzot, ka tas bērns smējās, arī sāk smaidīt. Bet, protams, ir gadījumi, ka ja tā strikti pasaka, ka nē, tad mēs ejam tālāk. Bērnu acis ir tā caurlaide, Jā. Arī tev varbūt šis pats jautājums nedaudz citā prizmā, proti tev ir tā iespēja bijusi, gan ilgi darboties gan ar bērniem, gan ar vecākiem, gan arī medpersonālu. Kā šo gadu laikā varbūt tu teikt, ka ir mainījusies? Paldies Dievam, ļoti, ļoti mainījusies uz pozitīvo pusi, jo, protams, agrāk mūs iepazina un varbūt līdz galam nenoticēja, ka mēs tomēr spējam dot to pienesumu slimnīcā, kā jau teicu, manipulāciju laikā vai procedūru laikā. Un es, pa šiem gadiem ļoti mainījusies, jo tā kā Ieva arī teica, mūs jau aicina uz procedūrām, mūs jau iesaista, viņi grib sadarboties šīs spēles jau noteikti procedūru laikā, un medpersonāls redz, ka tas strādā. Un vajag ne tikai bērnam arī to doktoru klaunu, bieži arī vajag tiem pašiem doktoriem. Doktori arī, piemēram, es caur to pašu mūziku bieži vien dzirdēju kādreiz, ka atnāk kaut ko mēs varētu nospēlēt, kaut ko vieglu, jo tā vide visu laiku tāda saspringta, atbildības sajūta ir milzīga. Un ka mēs varam ienest šo te visu klātesamību ar šīm lietām visām, tā kā tas ir ļoti pozitīvi, un es tikai redzu tendenci un pozitīvā virzienā. Kā man tiešām liels prieks, ka beidzot ir pagājis ilgs laiks, bet kāds teicies bijis? Ilga nāk, kas lēnāk, tas labi nāk. Es šeit vēl atcerējos, pat bijušu gadījumu, kad mūs pavisam negaidot, mēs darbojāmies Gaitenī, un puisīts iet uz sonogrāfiju, un mēs viņu pavadam. Un izrādās, ka doktorei ir dzimšanas diena un nāk vesela grupa sveikti doktori. Un, protams, mūs ņem līdzi tajā brīdī un visi viņai kaut ko dāvina. Un man ir vienīgi miskasts maisiņš, īrs, ar kuru mēs tur visādi žonglējam, visu kaut ko daram. Un es domāju, mums arī kaut kas ir jādāvina. Es viņu piepošu un ļoti svinīgi viņai pasniedzu. Kā viņa priecājas, cik es drīkstu viņu saspridzināt. Vienkārši paņēmu tādā bērnu priekā. Un tad saproti, ka tiešām arī tam medpersonālam tas mazais brīdis, kaut kādas rotaļības, vai ka viņš var izdarīt kaut ko tādu neparastu, ir ļoti, ļoti svarīgs. Novirzot tās ikdienas sliedas. Un jūtam ir tā, kad tu nāc, kad jau tie doktori ir, kur koloni, cik forši nāciet, ka tu jau jūti uzreiz, kad viņi tavu ieraug, jo agrāk bija nedaudz citādā. Labdarības akcijas, kas šobrīd līdz māja beigām norisinās, uzsaukums ir palīdz doktoriem klaunam būt tur, kur viņu gaida. Un te ir tāds moments, ka lielākoties gaida, un es domāju, ka tev bērni, kas jau vienu dienu ir satikuši, droši vien, ka gaida jau tev nākamo dienu, kas satiks, bet reizē droši vien, ka ir tādi gadījumi, ka ne līdz galam gaida, ka, vai tās ir kaut kādas izteiktas sāpes, vai tas ir gluži vienkārši skaidrs, ka slimnīca nav tā vieta, kur kāds gribētu atrasties, un ja tur vēl kāds nāk iekšā, un tagad te būs ballīte, vai varbūt, ka tas ir pusauģu vecums, tas ir vienkārši, es esmu par lielu jau šitām muļķībām. Kā jūs tiekat galā tādu situāciju, kur tas smaids nenāk? Tik viegli, kā varbūt gribētu. Man šeit nāk prātā viena situācija neatliekamās medicīnas tajā centrā, kur bija pusaudze, un man pusaudži biedēja, jo man pašai bērni vēl nav pusaudžu vecumā, un es tik labi nezinu vēl, ko tur var sagaidīt. Un tad tur meitene melniem matiem, piercingiem, tetovējumiem. Un seju dusmīgi, un mēs pieejam pie tā lodziņa. Tādā pusauģi man, ejiet prom. Un es biju ar partneri, kurš pats ir bišķi tāds pancīgs. Es saku, viņš saka, Un tajā brīdī rodās spēle. Viņš tā kā grib lausties iekšā, un es viņam neļauju. Un es te meitenei saku, nelaižam viņu iekšā. Un mums veidojās sava sadarbība. Mēs pret viņu caur lodziņu, tikai ar žestiem. Un tā mēs tur diezgan ilgu brīdi, viņš tā kā laužās, es viņu stumju prom, un tieši sanāca, ka tā kā gaitenis ir, un mēs varējām izmantot visu to gaiteni, un viņi pa to lodziņu to vēro. Un beigās tā meitene iznāca no tās palātas smiedamās. Kaut gan sākumā viņa bija tā kā pilnīgi, likās, netvoties vienkārši.
tā kā ļoti bieži tas nē ir jā. Nu, man ir bijis retas reizes, ka tu tiešām saproti, ka nē ir nē, bet visbiežāk tā ir tāda Izaicinājuma Jā, cimds, jā, principā. jā, nu. Tad bieži vien arī vecāki parāda priekšā, Jā. moniem tas nevajag. Jā. Un tu redz, ka Iet tas bērns pie kāds mazajiem. skatās, un tad jau, un tas bērns jau, tu jau esi spoguļo pretī. Jā. Jā. Un tu jau sāks smieklēt. Vai arī atver durvis. Mēs tikai gribējām pateikt, ka mēs pie jums nenāksim. Un tā kāds 10 reizes dažādas. Un tu Mēs vienkārši- tiešām nenāksim pie jums. Nu, mēs nenāksim. Nu, kādā Tad gadījumā? sākās spēle, un tur jau tālāk darboties. Jā. Es tajā vienā burvīgajā reizē, kad man bija iespēja paēnot, jums līdzi padoties, tad arī tieši bija tāda situācija, kas apvieno divus šos te jau izskanējušos elementus. 17-gadīgai meitenei bija dzimšanas diena. Viņa atradās slimnīcas palātā. Tā nav vieta, kur tu gribi būt savā 17. dzimšanas dienā. Un skaidrs, ka tas tagad vēl klauni nāks ciemos, bet ar kaut kā tā tas izveidojās ar neredzamo dzimšanas dienas kūku un salūtu un visu pārējo, ka beigās daktori nāca un visi ēnotāji nāca un izdziedāja daudz vēl dienu. Jā, tas tāds. Kā iegriezt? Kā jūsu dzīves, jau šajā sarunā jau uz otru pusi veļoties, kā jūs teikt, jūsu dzīves ir iegriezušās un kas ir tās lietas, kas izgriežas laukā? Tas ir vēl vesels plašs stāsts par šo te tikšanu galā ar emocionālo higiēnu, bet kas ir tas, ko jūs paņemat līdzi? Skaidrs, ka cenšaties to smagumu neņemt līdzi ārpus doktora klauna tērpiem, bet ko jūs paņemat arī kā bērnu vecāki, arī kā sabiedrības locekļi, kas ir tas, ko gūstot doktora klaunādās, jūs varat paņemt līdzi, un tas nodara arī Aināru iepsādās. Man pavisam noteikti šīs zināšanas un pieredze nodara arī ar saviem bērniem, jo ļoti bieži, kad uznāk kaut kāda negribēšana, nevarēšana vai niķis, tad es nerīkojos kā mamma, bet es ieslēdzu klaunu un izdaru kaut ko pilnīgi pretēji, nu, ka viņi vienkārši kā. Nu, kā mamma tā nevar darīt uz ielas vēl piedāvām, ja? Un tas ļoti labi pārslēdz. Vai arī es viņus sāku spoguļot, piemēram. Un arī viņi daru kaut ko pilnīgi negaidīt. Vai, piemēram, mums bija apmācības ar rokas lēlēm, un man mazais puika atteicās mazgāt zobus. Nu, tā, ka katru reizi tas bija Šis man interesēs, tagad klausīšu, jo man ar tādu problēmu tagad ir. traks pasākums, un es neesmu no tām mamām, kas var paņemt padusē tur un ar spēku iztīrīt, un es paņemu to pūcīti, un pāris vakarus ar to pūcīti viņu iepazīstina, mēs spēlējamies, un tad pūcīti paņem to zobu birsti. Un tā mums tas aizgāja, un tagad viņš zobus tīra pats. Jo tā nebija mamma, kas tos zobus tīra, bet tā pūcīta, un kamēr viņš tur ar to pūcīti runājās un spēlējās, tie zobi tiek iztīrīti. Un tas tāds viena lieta, kas man ir palīdzējusi, bet jā, es laikam nekur nejūtos tik brīvi kā savā klaunā, un tas man ir iedevis, jā, tādu iekšēju brīvību būt, jo visa mana dzīve līdz tam bija kā būt labākai, gudrākai, smukākai. Pirmai, un šeit tajās klauna apmācībās tev pasaka, viss ir tieši pretēji. Tev ir jābūt neveiklākajiem, dumjākajiem telpā. Un, tas nebija viegli pārslēgties, jo pat tajās mācībās, visās tajās spēlēs man vienmēr gribējās uzvarēt, izdarīt vislabāk. Un tad pasniedzējs saka, nē, stay with the problem, ja, kas ir, tā kā paliec ar to problēmu, nerisina viņu, jo tā ir spēle, kā tu kļūdies, kā tu meklē citus variantus. Un šis man jo es nekur nevaru uzvesties tā, kā es uzvedos slimnīcā savā klauna tēlā un justies tik brīvi, jā. Šis ir labi. Te ir virsraksts, baigi garais virsraksts, bet tas ir vēl. Dzīvot un elpot kļūst vieglāk, vai ne? Tā kā tā uz dzīves katrās. Es tiešām, kad es uzvalku to tērpu, uzlieku to degunu un atveru tās durvis, un man pavērās vienkārši cita pasaule. Es uz tām 3 stundām vienkārši esmu kaut kas pilnīgi pavisam cits. Un, ja ikdienā es ļoti slikti dziedu, un es nekad nedziedu, tikai saviem bērniem vakarā, tad slimnīcā es dziedu. un visiem patīk, un ir forši. Ko ar kā arī iet uz urē. Tieši tā, jā. Un tu tur var darīt visu iespējamo, jo tev nav nekāda vērtējuma no malas. Tu vari kā klauns darīt jebko. Tu vari apgulties tur gaitenī uz zemes, ja? Turēt neredzamu sienu, pilnīgi jebko.
spēlēties ar miskastes maisu, un, ja es to darītu uz ielas bez klauna tērpa, tad... Noslēgsim ar jautājumu tādu skatu uz priekšu un kaut ko likt aiz auss, zinot to, ka dodoties uz priekšu, nevienmēr dzīve sastājās tā, kā gribētos, lai tā sastājās. Ko jūs ar to savu pieredzes bagāžu esat redzējuši to, ko jūs esat redzējuši, un zinot to, ko jūs zinat? Ko es teiktu cilvēkam, kas šobrīd atrodas slimnīcas skaitlī, vai nevienam to nenovēlu, bet var dzīves sastāties tā, ka kādu dienu nonāk slimnīcas skaitlī un šķiet pazaudējies? Tas ir kaut kas... Jo tādas situācijas ir, diemžēl, visapkārt. Kas ir kaut kādi tie vārdi vai tā boja, pie kuras pieturēties tādās situācijās. Vajadzētu noteikti ticēt sev, vai ne? Jā, un tam, ka arī tas paies, bet, ja tā kā klauns, tad es teiktu, kur ir aprakti dārgumi. Jo parasti cilvēki, kuri apmaldījušies, burtiskā nozīmē iet ar karti, un tad bieži vien mēs iezīmējam kaut kur dārgumus, un tad mēģinam atrast to ceļu. Kā klauns noteikti vienkārši mēģinātu šo te apjukumu pārvērst kaut kādā priekā. Bet ja tā cilvēcīgi, pie kā es pati pieturos, kad ir grūti pie tā, ka arī tas paies. Man pat bija gredzens ar tādu gravējumu, kad gan labais, gan sliktais paiet un mainās. Kā manai sieviņai nepatīk, ka es atsaucos uz šo grāmatas virsrakstu, bet ir tas ar teiciens, ja nāks citi, šie aizmirsīsies. Jā, protams. Paldies jums, ka paviesojāties viena daļa no Dr. Klauna viesistabas. Jau, Ainār. Paldies par iespēju. Babeli. Pič. Un paldies, protams, visiem, kas šo skatījās, klausījās. Ķeram rokās pēc tām kartēm, meklējam dārgumus. Gan labajās, gan netik labajās situācijās. Un atceramies to, ka smaids rada smaidu un bēdājoties un ar nokārtiem deguniem Labāk nepaliek. Nav dzirdēts, ka kādam tā sanāk no situācijām. Smaids neprasa daudz, vai ne? Jā. Paldies par to, ko jūs darat, un paldies tev, ka skatījies šo epizodi. Tiekamies jau nākamajā Dr. Klauna viesistabas epizodē. Pagaidām. Tā.